Kāpēc USB-C ir labākā izvēle ātrai uzlādei? Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs atklāsim vienu no lielākajiem mūsdienu inženierijas noslēpumiem un brīnumiem. Kāpēc USB-C ir kļuvusi par ātrās uzlādes karali, ļaujot sasniegt jaudas, kas agrāk šķita neiedomājams tik kompaktam savienotājam? Kad mēs domājam par savu ierīču uzlādi, ātrums ir ļoti svarīgs faktors. Bet kas patiesībā ļauj USB-C tipa savienotājiem nodrošināt tik daudz enerģijas tik īsā laikā? Atbildes slēpjas gudrā fiziskā dizaina un modernu komunikācijas protokolu kombinācijā. Atšķirībā no saviem priekšgājējiem, USB-C tips tika izstrādāts jau no paša sākuma, lai spētu apstrādāt daudz lielākas enerģijas prasības. Tas nav tikai apgriežams un ērts savienotājs, tas ir īsta miniatūra spēkstacija. Bet kā tas to spēj, pārvarot citu savienotāju ierobežojumus, kuri knapi pārsniedz 10 vai 15 vatus? Savienotājs spēja pārvadīt enerģiju ir tieši saistīta ar tā iekšējo uzbūvi un īpaši ar tās sliežu un vadītāju izmēriem. Iedomājieties ceļu. Jo platāk tā ir, jo vairāk automašīnu var vienlaikus pa to izbraukt. Un tāpat arī USB Type-C savienotāja iekšējie kontakti un sliedes ir pārveidoti, lai tie būtu izturīgāki un to būtu vairāk. Kamēr vecākiem savienotājiem bija tikai daži kontakti, kas paredzēti strāvai, un tie bija plāni, USB-C ir 24 kontakti. Daudz no tiem ir paredzēti strāvas padevēji un zemēšanai, un tie fiziski spēj izturēt lielākas elektriskās strāvas. Tas nozīmē, ka caur tiem var plūst vairāk elektrības, nepārslogojot sistēmu. Bet vai ar platākiem vadceļiem vien pietiek, lai nodrošinātu ātru un drošu uzlādi? Jā, tas nav tikai izmēra jautājums, bet arī par to, kā šī enerģija tiek pārvaldīta. Viens no lielākajiem inženierijas izaicinājumiem ātrajā uzlādē ir elektriskā pretestība un līdz ar to arī siltuma izkliede. Elektrībai plūstot caur vadītāju, tā sastopas ar noteiktu pretestību, un šī pretestība rada siltumu. Jo lielāka ir strāva un spriegums, ko mēģināt izlaist caur kabeli vai savienotāju, jo lielāka būs siltuma ražošana. Tas ir kā mēģināt izspiest daudz ūdens caur plānu šļūteni. Spiediens palielinās un šļūteni pat var pārsprāgt. Ātrās uzlādes kontekstā, ja siltums netiek efektīvi izkliedēts, tas var sabojāt kabeli, savienotāju vai pat pašu ierīci, kas tiek uzlādēta. Inženieriem bija jāizstrādā USB-C tipa savienotājs un ar to saistītie kabeļi, izmantojot materiālus un ģeometriju, kas samazina pretestību un maksimāli palielina siltuma izkliedi. Bet kā ierīce un lādētājs savstarpēji sazinās, lai noteiktu, cik daudz enerģijas var piegādāt, nepārkarsējot. Te parādās USB Power Delivery, jeb USB-PD. Gudrs komunikācijas protokols, kas ir C-tipa ātrās uzlādes pamatā. USB-PD nav tikai aparatūras standarts, tas ir programmatūra, kas ļauj lādētājam un ierīcei vienoties par optimālo enerģijas daudzumu un to piegādāt. Tā vietā, lai vienkārši nodrošinātu fiksētu spriegumu, piemēram, parastos 5 voltus, ko redzam lādētājos, USB-PD ļauj spriegumu pielāgot augstākiem līmeņiem – 9, 12, 15 vai pat 20 voltiem. Arī strāvu var mainīt. Šī plāksnīte manā rokā ir tieši ar PD tehnoloģiju aprīkota schēmas plate, kur es varu pārvaldīt izejas spriegumu ar pogas palīdzību. Un tā izmanto arī PD tehnoloģijas lādētāji. Un es jau esmu izveidojis video šajā kanālā, kurā parādu, kā tā darbojas un kā jūs varat pārvaldīt spriegumu, un es beigās atstāšu kartīti ar šo video, jo ir ļoti interesanti redzēt, kā tas viss darbojas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, kā mēs zinām no fizikas, jauda ir sprieguma un strāvas reizinājums, kā redzams formulā uz ekrāna. Palielinot spriegumu, ir iespējams nodrošināt to pašu jaudu ar mazāku strāvu, kas samazina siltuma rašanos vadā un savienotājā. Sākotnēji USB-PD atļāva līdz 100 vatiem, bet jaunākās ieviešanas jau atbalsta iespaidīgus 240 vatus, paverot iespējas uzlādēt augstas veiktspējas klēpdatorus un pat monitorus.
Bet ar tik lielu jaudu, kā mēs nodrošinām, ka mūsu ierīces ir pasargātas no kļūmēm. Drošība ir augstākā prioritāte, un C-tipa ātrās uzlādes pamatā esošā inženierija ietver spēcīgas aizsardzības sistēmas. Aizsardzības schēmas pret pārslodzi un izsavienojumu ir absolūti nepieciešams. Pārslodze notiek, kad ierīce mēģina patērēt vairāk enerģijas, nekā lādētājs vai kabelis spēj nodrošināt, vai arī, kad lādētājs mēģina piespiest vairāk enerģijas, nekā ierīce spēj uzņemt. Savukārt izsavienojums ir nejauša zema pretestības savienojuma izveidošanās, kas var izraisīt pārmērīgi lielu strāvas plūsmu, radot ārkārtēju karstumu un potenciālu ugunsgrēku risku. Lai izvairītos no šādām bīstamām situācijām, USB-C tipa lādētāji un ierīces ar PD tehnoloģiju ir aprīkoti ar enerģijas pārvaldības mikroshēmām, kas nepārtraukti uzrauga spriegumu un strāvu. Ja tie konstatē jebkādas novirzes, tie var nekavējoties pārtraukt strāvas padevi, aizsargājot gan lādētāju, gan ierīci. Taču arī fizisko komponentu kvalitātei ir būtiska nozīme šajā drošībā, vai ne? Patiesi, vadītāja materiāla izvēle ir ļoti svarīgs aspekts C-tipa inženierijā. Lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti un drošību, augstas kvalitātes kabeļi un savienotāji tiek izgatavoti no materiāliem ar izcilu elektrisko vadītspēju. Barš ir visizplatītākais un efektīvākais materiāls vadvadītājiem kabeļu iekšpusē. Tas ir saistīts ar tās zemo elektrisko pretestību un saprātīgajām izmaksām. Tomēr pašā savienotājā, kur notiek fiziskais kontakts, metāla kontakta izgatavošanai bieži izmanto zeltu. Bet kāpēc tieši zeltu? Lai gan zelts ir dārgāks, tas ir lielisks vadītājs, un vēl svarīgāk, tas ir ļoti izturīgs pret koroziju un oksidēšanos. Tas nodrošina, ka elektriskais savienojums saglabājas stabils un ar zemu pretestību ilgā laika periodā, pat pēc simtiem vai tūkstošiem gadu. Korozijas vai oksidācijas bojāts savienojums palielinātu pretestību, radītu vairāk siltuma un apdraudētu ātrās uzlādes veiktspēju. Bet kas notiek, ja mēs taupām uz šiem materiāliem un izvēlamies zemes kvalitātes kabeļus? Sadarība un drošība tiek nopietni apdraudēta, ja tiek izmantoti zemes kvalitātes kabeļi. Lēts un slikti izgatavots USB-C kabelis var nebūt aprīkots ar atbilstošiem vara vadiem. Tas var izmantot zemākas kvalitātes kontaktmateriālus, vai vēl sliktāk, var nebūt pareizo identifikācijas rezistoru vai nepieciešamo aizsardzības schēmu. Tas var izraisīt virkni problēmu, sākot no lēnas un neefektīvas uzlādes līdz nopietniem riskiem, piemēram, pārkaršanai, ierīces vai lādētāju bojājumiem un pat ugunsgrēkiem. C-tipa inženierija ir izturīga, taču tā ir atkarīga no visu komponentu integritātes. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieguldīt certificētos un uzticamos kabeļos un lādētājos, lai droši izmantotu ātrās uzlādes priekšrocības. Bet kāda nākotne sagaida šo tehnoloģiju? C-tipa ātrās uzlādes nākotne ir daudzsološa un turpina attīstīties. Tendences liecina par vēl lielāku jaudu, izstrādājot jaunas SBPD specifikācijas, kas var pārsniegt 240 V. Tas ļaus uzlādēt vēl prasīgākas ierīces, piemēram, portatīvās darbstacijas un pat vieglos elektrotransporta līdzekļus. Turklāt inženierija ir vērsta uz to, lai lādētāji kļūtu vēl mazāki un efektīvāki. Izmantojot tādas tehnoloģijas kā galija nitrīts, lai samazinātu barošanas adapteru izmēru un svaru, vienlaikus saglabājot vai pat palielinot jaudu. Ātrās uzlādes integrācija vairākās ierīcēs, standartizācija un vēl drošāku un izturīgāku risinājumu meklējumi ir nepārtraukts inovācijas pamatprincips šajā jomā. USB-C nav tikai savienotājs, tas ir enerģijas platforma, kas veido to, kā mēs miedarbojamies ar savām ierīcēm. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Ja tev šķiet interesanti, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tikt pieminēts mūsu video. Un ja tu esi ticis līdz šai vietai, es aicinu tevi apskatīt kursus, kurus mēs iesakām.
Tāpēc pavērš savu telefonu pret QR kodu šeit blakus vai noklikšķini uz saites aprakstā par mūsu kursiem. Tur tu atradīsi Excel, 3D modelēšanas, AutoCAD, oratorikas un daudzus citus kursus. Tie ir kursi, kurus esam izvēlējušies mēs paši. Par kuru kvalitāti mēs varam galvot. Tāpēc, ja vēlies uzlabot savu karjeru, noteikti ir vērts apskatīties. Un vai tu kādreiz esi aizdomājies par visu inženieriju, kas slēpjas aiz tā mazā vada, kas dažu minūšu laikā uzlādē tavu telefonu? Kāda bija lielākā jauda, ko es redzēju ierīcei uzlādes laikā? Via USB tipo C. Atstāj savus komentārus zemāk un dalies ar saviem pieredzes stāstiem. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kurus tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā nu ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!